Labrīt visiem, kas vēl nav redzēti un kas mani vēl nav redzējuši. Es šodien esmu šeit, tāpēc, kad man izrādās, ka ir arī vēl kāds pienākums ārpus skolas, tātad es esmu darbiņā. Un svarīgākais, ko es jums šajā video materiālā gribētu pastāstīt, ir tas, kāda bija tagad tā mana piedzīvotā pieredze un tas, ko es paveicu saistībā ar ebrejiem un holokaustu Valmierā. Jūs nebrīnieties tam, ka es nedaudz stostīšos, jo arī es esmu nedaudz uztraucies, ņemot vērā to, ka es neesmu starp jums. Tas ir vēl grūtāk stāstīt kādam, neredzot nevienu. Bet tātad pie kā es paliku? Pie tā, kad mans galvenais uzdevums kopā ar maniem komandas biedriem Elmāru un Pēteri bija parādīt abām divām 10. klasēm, kas saistībā ar Valmieru ir noticis tieši sakrā ar ebrejiem un holokaustu. Kā jau mēs visi zinām, Valmiera ebreju un holokaustu ziņā ir tāda diezgan niecīga pilsēta. Vairāk šeit es varētu pastāstīt par Otro pasaules karu, bet tas tā kā būtu nedaudz ārpus tēmas, bet, lai nebūtu tā, ka mēs ar 10. klasēm būtu izgājuši tikai tādu lielu riņķi un neko tādu vērtīgu vēl papildus neuzzinājuši, tāpēc es arī viņam nedaudz pastāstīju par to, kāda tad bija Valmiera Otrā pasaules kara laikā. Tātad es jums arī vēlāk nedaudz jūs redzēsiet kādas bildītes un arī to, ko es tur stāstīju, bet mans ieguldītais darbs bija tāds, kad es sastādīju kopā ar saviem komandas biedriem, kā jau minēja Pēteri un Elmāru, tātad stāstu par Valmieru. Mūsu stāsts sākās no Valmieras Sīmeņa baznīcas un beidzās pašā tālajā Ķelderlejā, kas ir diezgan liels gabals, tātad apmēram no centra kā 2,5 km vienā virzienā. Protams, viņiem tas likās ļoti liels šķērslis, bet viņi daļa to pieveic, vismaz daļa. Tas jau ir ko vērts. Tātad, ņemot vērā to, kad pirmais mūsu pieturas punkts bija Sīmeņa baznīca, kurā es viņam izstāstīju pavisam nedaudz. Es nekur īpaši gadu neizplūdu, jo mūsu svarīgākais mērķis ekskursijas laikā taču tomēr bija uzzināt, kas no Valmierā ir bijis ar tiem ebrejiem. Un es pastāstīju par Sīmeņa baznīcas tapšanu un kas viņā tagad ir vēl joprojām saglabājies. Tātad šajā gadījumā tās būtu ērģeles. Bet par to visu sīkāk pavisam nedaudz vēlāk. Tad tālāk mēs devāmies uz pils mūriem, kas ir skaitās Valmieras vecpilsēta, kura varbūt savā ziņā ir nedaudz niecīga, salīdzinām pret Rīgu vai pret Cēsim. Cēsis, piemēram, ir vienīgi milzīga vecpilsēta, bet Valmierā ir saglabājušās diezgan vērtīgas un liela apjomā svarīgas pilsdrupas. Tad arī turistiem kaut ko nedaudz pastāstīja par tā tapšanas laiku un par to, kā viņas tika nopostītas. Pēc tam mēs devāmies uz Valmieras memoriālu, tā teikt, šobrīd saucamiem brāļu kapiem, kur es viņiem pastāstīju, kur arī sākās patiesībā sakot tas mūsu īstais stāsts par ebrejiem. Jo tā bija viena no pirmajām vietām, kur tomēr tie ebreji tika pārbedīti, un vēl tagad tur ir redzami viņu vārdi, varbūt kāds, kura ģimenē ir bijis kāds ebrejs, viņš droši drīkst aiziet apskatīties, un varbūt, ka tomēr kaut kādā ziņā viņš ir atradījis kādu savu radinieku vai tuvu draugu. Protams, es neko no tā visa nesolu. Ja gribās kaut ko vairāk uzzināt par ebrejiem un holokaustu, tad, protams, tā ir Rīga. Arī es ļoti labi atceros šīs dokumentālas filmas filmēšanu Rīgā, kur mēs bijām Žana Lipkas muzejā un vēl dažādos citos muzejos staigājām par Maskačku, kur mēs uzzinājām ļoti daudz par dažādām ēkām un vietām. Protams, to arī uzzināja mūsu skolas 10. Tāpēc, es pieļauju, ka savā ziņā ekskursiju mēs veidām arī to tādā ziņā, lai viņi kaut ko tomēr arī uzzinātu vairāk par Valmieras ebrejiem, lai arī viņi tomēr bijuši maz. Tātad, par ebrejiem pirmā vieta, kuras visvairāk izslēdz par ebrejiem, bija memoriāls. 10. šobrīd jums ir jāpaklāt galvas, jā, mēs tur tiešām uzzinājām ļoti daudz. Ja arī neuzzinājāt, tad iesim vēl vienu reizīti kādu dienu, jā? Kaut kad es šaubos, ka jūs par to baigi priecātos. Pēc tam, kad mēs bijām kārtīgi apsprieduši memoriālu tēmu, mēs devāmies uz, teiksim tā, ļoti tālo piemiņas vietu ebrejiem uz Ķelderleju. Ķelderlejā bija smags gājiens, dažam labam pat ceļām suņi skrēja pakaļ un viņi nozuda no visas ekskursijas grupas, bet bija arī pietiekoši daudzi drosminieki, kuriem izdevās nonākt līdz galam un izdevās uzklausīt
tās manas domas un manas iegūtās zināšanas no dažādiem citiem avotiem, kā piemēram no mūzeja, no dažādiem cilvēkiem, no interneta, no kādas grāmatas. Tātad arī no manis viņi diezgan daudz ko iegūt tajā vietā. Un, protams, redzēt, kā jau mūsdienās ir tā, ka arī es šaubos, ka vai es varētu būt priecīgs iet tādu gabalu, ja man nebūtu stimulu. Tāpēc, lai viņš stimulētu iet visu šo lielo gabalu, bija jāpiesola viņiem atzīme vēsturē un tās kā nelielas pārbaudas darbiņš vai kontroldarbs. Tad, pastāstot viņiem visvairāk, visplašāk par ebrejiem un holokaustu Valmierā, tieši Ķilderlejā, mēs devāmies māju, kur mājās, tieši manās mājās tapa kontroldarbs viņiem. Par to viņi īsti neko nedabūja zināt, jo viņš tā kā tapa pēdējā brīdī tieši tikai dēļ tā, lai nebūtu nekādas lūkšanās par atbildēm vai vēl kaut ko. Teiksim tā, ceturtdienā, jeb šo vakardienu, viņi veiksmīgi uzrakstīja kontroldarbu, ko es arī vakardien uzreiz izlaboju. Teikšu godīgi, bija arī tādi, kuri zināja vairāk, nemaz nebūdami mūsu ekskursijā, bet es ticu, ka viņi gan jau iespēdēs no kāda sev to klases biedra. Bet man bija liels prieks, kad neiet jau runa par to atzīmi, bet iet runa par to, ka viņi tomēr tiešām bija kaut ko ieguvuši, viņi tomēr kaut ko zināja. Lai arī brīžiem ekskursijā varēja redzēt, ka viņiem maz tik daudz, varbūt tas neinteresē, bet tomēr pašās beigās Ķilderlejā viņi bija, es nezinu, varbūt tās tikai mans iedoms, bet varbūt tas bija tikai tā, ka jūs bijāt nogājuši tik lielu gabalu, bet jūs tiešām klausījāties, par to man ir liels prieks, un es priecājos, ka es ieguldīju tik milzīgu darbu. Tik milzīgu darbu, jo tiešām tie vakari un tās dienas, ko es pavadīju muzejā un pie interneta un pie grāmatām un lapām, es to nekad neaizmirsīšu, un šajā gadījumā es esmu ļoti liels ieguvējs, un es pieļauju, ka arī desmitnieki, kas nāca ar mani ekskursijā, arī ir tieši tikpat lieli ieguvēji, ja ne vēl lielāki. Tātad, izlabojot tos kontroldarbus, es sapratu to, ka viņi tomēr ir, viņiem kaut kas ir iesēdies atmiņā, un ja jūs viņiem, pieņemsim, tagad uzprasītu, kad ir radies piemineklis tieši Ķilderlejā, un kas viņu ir taisījis, es domāju, ka viņi ātri vien atbildētu. Tātad pēc manas prezentācijas es jums dodu visiem iespēju viņiem to pajautāt. Jo lielākā daļa, to varētu zināt. Man ir arī jūsu veiksmīgi uzrakstīti kontroldarbi. Es jums vienkārši parādīšu tā, lai jūs redzat, ka viņi tiešām ir pie manis un ka viņi tiešām veiksmīgi ir uzrakstīti, ja? Un punkti ir salikti, un viss ir kārtībā, un viss ir sekmīgi. Visi patiešām ir sekmīgi. Šeit jūs pēc tam jūs viņus varēsiet arī labāk redzēt tālākajā prezentācijā, ja? Kur visi citi pārējie varēs uzmest īsti tādu mazu atstiņu uz tiem jautājumiem, kas bija. To, cik viņi bija adekvāti vai neadekvāti, jums nāksies spriest pašiem, jo principā viss šajā kontrolē, ko jūs rakstījāt tur visi, tika uzdot tie jautājumi, uz kurus es jums visvairāk uzsvēru. Jūs jau paši atceraties to, ko es jums visvairāk tā kā uzspiedu uz tā, ka jums tas visvairāk būtu jāatcerās, piefiksējiet tos savos prātos. Rītdien tas būs kontroldarbā, tas būs jautājumos. Un tā, un īstenībā viss tas, ko es arī esmu teicis, lielākā daļa veiksmīgi arī ir piefiksējusi. Tā kā prieks par to. Un, jā, es vēlreiz gribētu pateikt jums to, ka šobrīd es jūtos kā vislielākais ieguvējs, jo es dabūju kā pieredzi, ne tikai to, ka es varēju ar jums aiziet kopīgā ekskursijā, lai arī kā mums tur gāja, arī cik tālu mums bija jāiet. Taču svaigs gaiss nenāk nevienam par ļaunu, kā jau mēs to zinām. Un es esmu priecīgs, ka mēs to izdarījām, es esmu priecīgs, ka es tomēr izturēju to posmu, kas man bija jāpasēž muzejā. Viņš, protams, nebija pārāk garš, bet tas savā ziņā tomēr bija interesants. Un es uzskatu to, ka, ja man tagad kāds Valmierā paprasīs, kurā gadā cēlā pili, kurā gadā cēlā baznīcu, kas ciet visvairāk, cik tomēr to ebreju bija te Valmierā, tā kā pēc skaita ziņām visvairāk, tad es uzreiz zināšu, ko un kā atbildēt. Un, protams, es droši varu teikt to, ka tā lielākā ebreju kustība laikam tomēr bija te Rīgā, un tur tiešām es uzskatu, kad abas divas 10. klases ir vislielākās ieguvējas tikai tā, ka viņas izstaigāja to geto rajonu un visu to dzirdēju. Un es nezinu, bet lai kā, bet es būšu godīgs pret sevi un pret jums. Es teikšu tā, ka es nekad neesmu bijis baigais vēsturnieks. Es nekad neesmu tādu baigo interesi izrādījis par vēsturi. Liekas, kārtējs mācību priekšmets, pasēžu, uzrakstu to, kas ir jāuzraksta un viss. Bet tad, kad tev
varbūt neteiksim nevis piespiedu kārtā, bet tad, kad tev dzīve piespriež to visu izskatīt un tomēr iebraukt bišķī dziļāk, tad tu saproti to, ka tas jau nemaz nav tik garlaicīgi. Tas tomēr ir ļoti, ļoti interesanti. Redzēt un dzirdēt to, ko tie cilvēki stāsta par saviem draugiem, radiem, kas tomēr tajā laikā bijuši, un kad tomēr vēl ir patiešām ir tādi cilvēki, kuri spēja vēl pastāstīt par to, ka viņiem tiešām tie radinieki ir bijuši ebreji, un viņi var pastāstīt to, ar ko viņi tajā laikā ir nodarbojušies, un kā viņi tika apspiesti, un īstenībā tas, ko es vēl īsti varbūt līdz pašam galam neesmu sapratis, kas bija tas iemesls, tas vērtīgais iemesls, kāpēc tie ebreji tika apspiesti. Bet, kā jau es arī 10. teicu, kad, laikam jau visvairāk tas ir bijis tikai tāpēc, ka žīdi un ebreji ir ļoti, ļoti slīpēta tauta. Viņi ir ļoti, ļoti gudri. Un īstenībā arī man māma teica tā, ka tā tiešām varētu būt viena no gudrākajām tautām, kas vispār ir. Un gan jau, ka kaut kādā pasaules malā viņi tomēr bīda visas tās politiskās kustības. Un viņi tiešām ir ļoti gudri un ebrejas gudrībā ir grūti pārspēt. Un arī es pieļauju, ja jūs plašāk painteresētos, es gan par to gāru neizpildīšu, bet es jums varu droši pateikt to, ka ļoti liela daļa zinātnieku un pētnieku un tie, kas ir atklājuši daudz ko un izgudrojuši, tie ir bijuši savā ziņā arī ebreji. Protams, es droši drīkstu arī apgalvot to, ka latvieši ir izgudrojuši džinsu materiālu, jā, to es jums arī droši varu uzsvērt. Bet ebreji ir tiešām tādā ziņā ļoti attīstīta un zinoša tauta. Tātad pirmā mūsu pieturvieta bija Svētā Sīmaņa baznīca, kā jau minēju iepriekš. Tā bija pirmā vietiņa, kur mēs apstājāmies, un pirmā vieta, kur mēs kārtīgi sākām runāt un apspriest to, kā tad bija tā Valmieras vēsture, un noskaidrojām to, ka baznīca ir celta 13. gadsimtā, tātad 1283. gadā. Un gari un plaši jums nestāstīšu par vēsturi, galvenais, kad 10. to zinu, un ja jums plašāk kaut kas interesē, es domāju, ka jūs droši drīkstat vērsties pie 10. Tad nākamā vietiņa bija Valmieras pilsdrupas. Tur mēs uzzinājām to, kas viņu ir cēlis, un ka pils ir celta kopā ar baznīcu, un arhitekts ir bijis viens un tas pats, un ka pils ir bijusi smagi nopostīta, un viņi uzzināja kad un kāpēc, un es domāju, ka tagad viņiem ir skaidrs, kāpēc pilsdrupas ir tādas, kādas viņas šobrīd izskatās. Man ir prieks, ka Valmierā vēl joprojām ir saglabājusies vismaz daļa no šīs pils, jo mēs godam drīkstam teikt, ka mums vecpilsēta ir, lai arī viņi nav pārāk liela, bet mums viņi ir, un tas ir pats svarīgākais. Pēc pils iepazīšanas mēs devāmies uz Augu saliņu, kas atrodas starp pili un memoriālu. Uz Augu saliņas agrāk atradās Ozola svētnīca, kur garām tecēja svētavots, kur cilvēki tajā svētavotā ārstēja redzes problēmas. Un tas Augu saliņa gan vairs nav saglabājusies, bet ir ļoti labi redzams, kur viņi ir agrāk atradusies. Blakus Augu saliņai atrodas memoriāls Brāļu kapi. Tur ir pārabedīti ebreji, un šī ebreju vieta saucās Zelta ābele. Tātad tā ir vieta, kurā ir apglabāti ebreji. Saka, ka vidēji tur esot apglabāti no 100 līdz 150 ebreji. Tā kā viņi visi tur ir uzskaitīti, un ir patiešām iespējams redzēt viņu vārdus. Pēc memoriāla apskats mēs devāmies ilgajā ceļā kāpās, teiksim tā, uz Ķelderleju. Mēs tur redzējām ļoti daudz ko un pa ceļam daudz ko izspriedām, kā piemēram faktus par Valmieras ebreju kopienu vēsturi, kur patiesībā ir diezgan plaši, un jūs šobrīd redzat to, cik aptuveni katrā gadā ir bijuši daudz ebreji. Tas ir aptuveni pēc tautas skaitīšanas. Ceļš bija garš, un mēs paspējām izrunāt ļoti daudz ko viens par otru un par ebrejiem, par Otro pasaules karu. Tāpēc mēs arī sapratām to, ka ebreji taču ar kaut ko ir arī nodarbojušies. Un šeit jūs redzat, kas ir tas plašākais, ar ko ebreji visvairāk vai mazāk centušies nodarboties, jo viņus kā nekā centās apspiest. Nonākot galamērķī un priekšā redzot fašisma upuru piemiņas vietu Ķelderlejā, kas tika atklāta 48. gada 3. oktobrī, mēs sākām spriest par to, cik aptuveni cilvēku vispār šeit ir apglabāti. Un tā īsti precīzi neviens arī nav pateicis, bet tas varētu būt no 2 līdz 4 tūkstošiem, ne vairāk.
Šī bija vieta, kur mēs vairāk vai mazāk uzzinājām par to, kā tika izdots paziņojums par žīdiem, kuriem bija jānesā pie apģērba labajā pusē cieši piestiprināta Dāvida zvaigzne, savādāk viņiem draudēja bargs sots, un daudz dažādas lietas šeit tika pārunātas un izrunātas, un tas bija, pareizāk sakot, šī bija svarīgākā vieta priekš tā, lai mēs visi veiksmīgi uzrakstītu kontroldarbu. Bet, kā jau mēs atceramies, mēs šajā ekskursijā negājām kontroldarbu dēļ, bet gan dēļ tā, lai paši iegūtu jaunas zināšanas un jaunu pieredzi. Visu beidzot, jūs redzat 10. klašu kontroldarbus. Es maz ceru, ka jūs redzat, ja arī neredzat, tad zinat, ka šis ir viņa kontroldarbs un ka 10. viņi veiksmīgi ir uzrakstījuši un pierādījuši to, ka šī projekta laikā viņi ir uzzinājuši ļoti daudz, un viņiem tas viss ir licies interesanti. Tāpēc es gribētu teikt, lai jums visiem veicās. Es ceru, ka jūs kaut ko no manis un no visa šī, ko arī izstāstīja pārējie dalībnieki, kas taisīja prezentācijas uz plakātiem, kas pasniedz jums stundas. Es ceru, ka par šo tēmu jums vairāk tādu kā milzīgu jautājumu nebūs, jo principā jums ir izstāstīts viss. Es zinu, ka viena grupa jums izstāstīja to, ka holokausts ir tāda tā kā sadedzināšana. To jūs uzzinājāt to, kad ebreji negribēja dabu jaukt ar nāvi un savus kapiņus aplāja ar akmeņiem. Un es ceru, ka es runāju taisnību, bet arī tas ir tas, ko es esmu iegūst. Es viņas man prātā nekas tāds nenāk. Bet mēs dzīvojam šodienā un domājam par nākotni. Bet ir arī svarīgi atcerēties pagātni, vecākos gadus un saprast to, ka tas viss ir mūsu kultūras mantojums un ka pie tā viss mums ir jāpaliek un ik pa brīdi jau ir jāatcerās. Tāpēc, lai jums veicās un jauka jums diena, cerams, ka jūs daudz ko ieguvāt un viss jums patika. Bye!